Kurš no jums visbiežāk lamājas piedaloties ceļu satiksmē? Es varu pierādīt, ka man dažreiz patīk. Tā, es pat kaut kādā brīdī pieķēru sev pie domas, ka pagaidi, mierīgāk, tas nav tā vērts, bet dažreiz sanāk, ka izprukst. Bet tu tā kā skaļi lamājies, vai tu vienkārši pie sevis? Kā kur reizi skatoties, kas notika. Piemēram, nesen braucot, man Džeks izdomāja pārkārtojoties ielocīt spoguli. Un sākumā bija tāds, ka pēc tam tās nomierinājos, labi, apstājāmies, apskatījāmies, viss kārtībā, palaidu cilvēku braukt tālāk. Ir, protams, tās situācijas, kad lamājās un vispārējais, bet es esmu pieķēris sevi pie tāda teksta, ka es parasti braucu, un ja es redzu, ka priekšā kāds brauc tā nedroši vai interesanti, man vienmēr ir tas teksts. Viņš ļoti interesanti brauc. Man parasti arī sieva visu laiku šito. Katru reizi, kad mēs kaut kur braucam, tev kāds interesanti brauc. Tur iet matam, es nezinu, kurš tur iet kaut kādi 5 lamu vārdi, smuki, simfoniski sakārtoti. Tev nolauz spoguli. Es domāju, ka stāsts būs, ka kāds, nezinu, sabremzē neprēst, un es būtu kliedis. Es būtu taisījis logu vaļā, bet jā, es neesmu labākais braucējs, bet kad man ir iespējas runāt.